Stenlijs Kovaļskis ir ļoti dzīvs. Viņā pulsē dzīvība, enerģija, mīlestība, kaisle, dažādas iegribas, vēlme dzīvot, just, baudīt. Arī instinktu cilvēks viņš ir. Mēdz būt arī dusmās eksplozīvs, tad atkal ļoti savākts. Bet laikam tas atslēgvārds ir, ka viņš ir dzīvot gribošs. Jāsaka, man pirmā saskara ar šo Tennessee Williams darbu bija, kad es noskatījos leģendāro izrādi ar Antru Lieckalniņu, Juriju Pļaviņu, Jaunušāna režijā, un tā izrāde tik spēcīgi iespaidu atstāja uz mani, kaut vai skatoties digitāli, mazā datora ekrāniņā, bet tās emocijas, tās sajūtas, ko viņi pie tam lielās skatos, ko viņi ir spējuši radīt un nodot skatītājiem, tas bija ļoti, ļoti spēcīgi. Un tad, kad bija sarunas par šo darbu, es biju pārsteigts, ka man tāda iespēja tiek dota, un es domāju, ka šī, tāda vīriešu loma ir ļoti interesanta, ļoti daudzpusīga. Te var iet lielās gradācijās, kas aktierim vienmēr ir ļoti svarīgi un arī interesanti. Un sevišķi, ja ir tāds režisors arī kā Pēters Krilovs, kuram ir milzīga pieredze strādājot ar dažādiem Latvijas aktieriem, ar dažādām paaudzēm. Atliek tikai, būt atvērtam viņu piedāvājumiem un kopā strādāt. Es domāju, ka gala rezultāts varēs arī skatītāji novērtēt. Es sākšu ar to, kas ir viskaistākais. Viskaistākais ir tas, ka viņš ļoti mīl Stellu, neskatoties uz viņa tādu neviennozīmīgo raksturu un dažādām viņa izdarībām, bet tomēr tā viņa mīlestība pret Stellu ir visnotaļ cildena, ja tā varētu teikt, jā. Bet tāds visgrūtākais droši vien viņam iespējams ir tikt galā pašam ar savām kaislībām. Ja mēs pieņemam, ka viņš arī ir bijis karā, tad cilvēkiem, kuri bijuši karā, pēc tam jau, tas karš ir atstājis dažādas rētas un nospiedumus, un es pieļauju, ka tas arī ik pa brīdim tiek parādīts. Tennessijs to ir ielicis kā Stenlijā, ka viņam nāk šie kaut kādi tādi kara ēnas līdzi arī viņa tādā civilajā dzīvē pēc tam. Par spēlējot šo lomu, es esmu atklājis, tādus arī interesantus, kā lai pasaka, tādus kambarus sevī, par kuriem es nezināju, ka tādi ir, bet ar to jau šī profesija brīnišķīga, ka strādājot pie dažādām lomām, pie dažādiem tēliem, tu atrodi sevī to vai tu radi sevī to kaut ko jaunu. Tā kā, ja man būtu jāsaka, kas man ir līdzīgs Stenlī, kas var pateikt, ka man ļoti rezonē ar viņu tas, ka viņš grib dzīvot ar pilnu krūti no sirds un dvēseles. Man ir tas pats. Tas mums ir tas līdzīgais. Dzīvo tā, kā šodien būtu pēdējā diena. Kamēr ir mēģinājumi procesi, tas laikam ir diezgan nešķirami un diezgan neatdalāmi, ka tēls nebeidzās tad, kad beidzās mēģinājums. Par viņu domā, brīžiem varbūt pat kaut kādās ikdienas situācijās sāc pieņemt lēmumus, kā pieņemt tas tēls, ko tu atveido, bet es teiktu vairāk, ka tas ir mēģinājuma procesā. Tad, kad ir iznākusi izrāde, tad tomēr tas jau ir savādāk. Jā. Ja man prasa, vai man ir viegli atslēgties no lomas, tad es vienmēr atbildu, jā. Beidzās izrāde un uz paklanīšanos es jau esmu Jēkabs un es vairs neesmu tēls. Man liekas, ka satiekās divas ļoti spēcīgas personības, kuras nav gatavas piekāpties viens otram, kuras neiziet ne uz kādiem kompromisiem, un tas ir savā ziņā abas divas personas, tas kaut kādā veidā negatīvi noskaņo vienu pret otru, un tomēr apakšā ir interese un cieņa pret to, ka tev ir līdzvērtīgs cilvēks
pretinieks šajā ziņā pretī. Un tas ir tas, kas vienmēr pievelk arī. Šajā darbā var just, kad katram tēlam ir ļoti attaisnota viņa rīcība, viņa tēla līnija, viņa izpratne, ko viņš dara šajā situācijā, ko viņš dara nākamajā situācijā. Un, kā teica man arī viena kolēģi, ka pie labas dramaturģijas arī aktieris var augt. Un te laikam ir tieši tas gadījums, jā, kad ir izcila dramaturģija un pašam ir ļoti interesanti spēlēt to visu. Ar rokenrolu. Man asociācija ir ar rokenrolu, ar tādu sakāpinātu enerģiju, ar tādu enerģijas izlādi, eksploziju, ar tādu ekstāzi savā ziņā. Nu jā, jāsaka, jo tomēr laikam tas klasiskais Stanley fināla teiciens, ka šo tikšanos mēs abi divi sarunājām jau pašā sākumā. Vai tu, Stanley, apciemoji Blanšu pēc tam, kad viņa bija nokļuvusi iestādē?